Sveiki visiem! Mans vārds ir Laila. Es šajā video vēlējos padalīties ar informāciju, ko es zinu un kas pie manis ir atnākusi saistībām ar tādu lietu kā enerģijas. Tāpēc jau iepriekš brīdinu, kad šajā video būs vismaz 100 reizes pieminēšu vārdu enerģija, kas var kādreiz likties kaitinoši. Un vēl pat cik neesmu arī profesionāls orators, vēl tikai mācos. Šis vispār ir 2. video manā mūžā, tāpēc būs visāds pauzīts un ieteikums uzlikt ātrāk. Vismaz, ja ne uz 1,5, tad uz 1,25, tā kā es to daru cits video klausoties. Lūk, gribēju padalīties uz tā viļņa, kas man nāk tās informācijas, tāds jaudīgi man sāk sist, lai es kaut ko daru, kamēr man ir laiks, kamēr brīvais laiks. Šis jau ir šodien 2. video, jo noklausījos un sapratu, ka ir pa garu, pārāk gari un stiepti. Esmu sev arī ļoti bargs kritiķis, tāpēc es uzsāku jaunu patreiz versiju. Un plus man ir liels grūtības arī ielikt, nomocījos vakar 2 stundas, kamēr ieliku to savu pirmo video. Tā kā netiesājiet bargi, kas ne tā. Lūk, gribēju pastāstīt, ka mēs sastāvam no enerģijas. Un viss, kas mums apkārt ir, viss, atkal lietos šo vārdu, ir enerģija. Viss. Redzamais, neredzamais, dzīvais, nedzīvais. Zinātnieki, protams, apstiprina arī zinātniski, nekas jauns nav jāpierāda, ka viss ir enerģētiski, viss darbojās, kustās, visi atomi, molekulas, viss kustās, pat ne tikai dzīvos objektos, bet arī nedzīvos un galdā, datorā, viss kustās un viss notiek. Gribu vairāk pavēstīt, varbūt kādā sakarā šo lietu es vispār izdomāju stāstīt, lai varbūt palīdzētu kādam, kas nav saskāries ar informāciju, kā palīdzēt pašam sev, ja ir enerģijas noplūdē, ja ir enerģijas bloki, tad es šeit mēģināšu pastāstīt izvērstāk, kāpēc tā notiek un kā no tā pasargāt sevi, varbūt tuviniekus. Jo tad, kad mums, protams, ir enerģijas bloki kaut kur, ko tas nozīmē, kaut kāda mūsu smalkajās ķermenī, mums ir daudz, viņu 7 vismaz, īstenībā vairāk. Ja ir kaut kādi bloki, tā teikt, enerģijas sastrēgumi, tad enerģija nevar viegli plūst. Viņai jāplūst viegli, no augšas uz apakšu, no radītāja līdz zemē un no zemes atpakaļ uz radītāju. Un šī enerģijas plūsma tiek bloķēta, tad rodās slimības. Papildus tam, ka jau karmiski, protams, tās slimības mums kaut kādas ir jau ieliktas un ierakstīts, ieprogrammētas, bet to mēs izdarām vēl paši klāt, nobloķējot tās enerģijas, nobloķējot ar visādām savām domām, nepareizām darbībām, runām, vārdiem un tā tālāk. Uztaisam paši sev blokus un tad brīnamies, kad mums kaut kādas izlaists kaitas, slimības, traumas un tā tālāk. Kā piemēru var pateikt, ja cilvēkam ir nobloķēta dzīvības enerģija, ja viņš īstenībā neapzināti vairs tā kā varbūt pat nevēlās dzīvot dzīves jēga ir zudusi, viņam automātiski aiziet bloks viņa apakšējā čakrā, kas ir enerģētiskais centrs. Čakrā, kas saistīta ar mūsu materiālo fizisko ķermeni, un līdz ar to tādam cilvēkam var rasties kaut kādas traumas astes kaulā, kājās, kaulos, mugurkaulā, mugurā, jo tur ir tas enerģijas bloks, un var ārstēt, fiziski ārstēt, tabletes dzert un ko tur darīt, bet ja tas enerģētiski paliek, tas bloks, tas sastrēgums, tad, protams, liela jēga nebūs, jo pēc kāda laika atkal būs kaut kāda vai trauma vai kas. Tā kā tas ir par sastrēgumiem. Milzīgs stāsts, mēģināšu to pēc iespējas kompaktāk, cik man izdosies, par to, kā mēs zaudējam enerģiju. Pirmkārt, enerģija ir gan pozitīva, gan negatīva, ir visāda veida enerģija. Nav tikai tā, ka viena, viņa ir
plus, mīnus. Un ļoti labi, ja cilvēkā arī ir balans, un it visā vajadzētu būt balansam starp pozitīvo un negatīvo, starp plus un mīnus. Ja ir kaut kāds disbalans, arī nav labi, mums tas viss atsaucās. Mūs ietekmē, ļoti daudz mūs ietekmē no ārpuses, arī ietekmē tāda enerģija, kas nāk no planētām, vismaz, kas ir mūsu saules sistēmā, no tām planētām, kas ir tādas, kas mums jau horoskopā redzamas, Mars, Saturns, Jupiters, veiksmes planētiņa, kad planētas noteiktos stāvokļos ir viņas mūs vai nu negatīvi ietekmē, vai arī pozitīvi ietekmē, pieņemsim tas pats Mars, viņš var ietekmēt gan pozitīvi, jo viņš ir tāds, teiksim, stāsts par jaudu, uzrāvienu, par enerģiju, ja viņas ir daudz, cilvēks var sākt lietas darīt, un viņam viss ir labi, viss iet uz priekšu, turklāt, ja maz, tad, protams, nav spēka nekam, gribās tikai gulēt, un nekā nesākt darīt, jā, un negatīvā ietekme Marsam ir, protams, pieņemsim, es tagad vienkārši runāju kā piemēru par to pašu Marsu, kad cilvēks vienkārši grib kašķēties, grib strīdēties uz līdzenas vietas, vienkārši velk uz kašķi, un viņš pats nesaprot varbūt, kāpēc, pat par kariem mēs, protams, vispār tur, tas ir skaidrs, pats pašsaprotam, ja, kad arī ietekmē tie periodi, kad tas Mars tur tāds īpaši aktīvs un savienojumā ar citām tādām negatīvām lietām, planētām. Lūk, un arī tas kašķītis, vai arī, ka gribās kādam iesist, un īpaši kādam no ģimenes locekļiem, protams, tad pareizi mēs darām, ja mēs aizējam tomēr to enerģiju izlādējam, jo enerģija mūsos ir, viņa nāk, un mēs nevaram vienkārši izlikties, ka viņas nav, īpaši, ja viņa mūs pārpilda tā enerģija, jo tas, ap citu, arī dod iespēju uz fizisko ķermeni, ja gribās tur izkliegt savu sāpi un savus dusmas, un cilvēks aizver muti ciet, jo saprot, ka būs slikti, ja viņš tur kaut ko tur izpaudīs, ko viņš tajā brīdī gribētu pakliegt. Pēc tam kakla sāk sāpēt, var visāds angīnas aiziet, un visāds tādas lietas, jā. Tāpēc labāk ir mācīties vismaz to enerģiju, kas nāk izlikt tādā veidā, vai aiziet pasportot, vai aiziet, trauks padauzīt, vai aiziet spilvenu padauzīt. Tas kā piemērs par to, piemēram, Marsa enerģija, kas mūs ietekmē. Runājot par planētām, mūs arī ietekmē, protams, arī tāda milzīga planēta, jaudīga Saturns, kas ir kosmiskais skolotājs, taisnīguma planēta. Un viņi mūs var atkal bremzēt, vai arī kā mēs varbūt gribam kaut kādas lietas iet uzsākt, tad mēs nevaram, jo planēta ir tādā novietojumā, vai mūsu attiecīgi uz mums, mūsu horoskopā tas redzams, vai arī vispār planetāri, ka viņi vienkārši iegājas kaut kādā periodā, vai arī viņi kaut kādā mūsu dzīves jomā, un viņi vienkārši bremzē, dar ko grib, bet viņi bremzē un mācīs tādas lietas kā atbildību, apdomību. Lūk, tā kā labi, lai es neaizrautos pārāk ar planētām. Atkal pieminēšu vārdu enerģija. Ir arī skaņa. Skaņa, kas nozīmē vārds. Jo tad, kad mēs kaut ko sakam, mēs ar šo vārdu arī šo enerģiju tā kā dodam dzīvē, dodam impulsu, izpaužam ar savu vārdu, protams, ar dziedāšanu. Visi zin tos stāstu par foršu dziedāšanu, par instrumentiem, kas, teiksim, mums rezonē, mums patīk. Tā visa arī ir enerģija, kas ievibrē ar mūsu, teiksim, to ķermeņa enerģiju. Tāpēc mums patīk kaut kāds vai skaņas instruments vai kaut kādā mūža posmā varbūt. Mums patīk viena mūzika, pēc tam vēlāk mums patīk savādāk mūzika, jo tad mums pašiem mainās iekšējā tās vibrācijas, jo mēs arī tikai vibrējam, mēs esam sastāvam no enerģijas atkal. Un līdz ar to mēs pēkšņi brīnamies, tad mums patika tur roks, tagad mums pēkšņi patīk simfoniskā mūzika un otrādi. Tā kā vārdi, runājot par vārdiem, negatīvi mēs ko daram ar vārdiem. Mēs paši sev daram lielu kaitējumu ar vārdiem, mēs viņus nesaprotam, ka vārdiem ir milzīgs spēks, un mēs paši sevi ieprogrammējam, kaitējam, runājot tādas frāzes, kas mums iegājušies dzīvē, bet ko mēs pat neanalizējam, nesaprotam, jo tas ir tik
pieņemts tā teikt, kad pieņemsim, kad frāze, ka nevaru sagramot informāciju vai nevaru sagramot to cilvēku vai ko, un tad beigās nav brīnums, ka aiziet cilvēkam gramošanas darbības traucējumi, vai arī pieņemsim tādu bieži izplatītu frāzi, es negribu šo redzēt, vai es negribu tevi redzēt, vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Jo redz, cilvēks grib redzēt tikai to balto, skaisto pukaino un vienredzīšus. Realitātē viņam dzīve dod uz paplātes, paskaties, ir arī kaut kāds negatīvs un lietas blīvāks, tumšāks. Un ja cilvēks negrib redzēt, un viņš to arī saka, ka viņš negrib redzēt, tad, protams, viņam aiziet brilles. un viņš pats sevi ir ielicis šo programmu. Un, jā, citreiz pat arī programma ir tik spēcīga, ietekmē arī bērnus, kas piedzimst tādam cilvēkam, kurš tik šausmīgi negrib varbūt kaut ko saskatīt, kaut ko redzēt. Bet tas ir cits stāsts vēl. Un šīs frāzes arī es negribu zināt, vai vēl kaut ko attiecīgi. Jā. Paši sev nodaram šo lietu, paši ieprogrammējam sevi. Lūk, tātad skaņa vārdi, līdz ar to novēlējumi. Mēs, jā, nav jau tā, ka cilvēks kaut ko speciāli varbūt pat ļaunu novēl. Citreiz vienkārši krieviski tas vārds nakarkal vai nakarkala, jo ir daudz tā cilvēki, kam vārds ir spēcīgs, ļoti spēcīgs un nejauši var kaut ko izdarīt. Pieņemsim vecmāmiņa vai mamma, kaut ko saka bērnam, tur neskrien, nokritīs, kā arī man ir bijis jaunībā, ka es meitiņai saku, tad, kad viņa lēkājas, viņai saku pār akmeņiem, es viņai saku, izbeidz, netrako, nokritīsi citādi. Pēc pāris minūtēm viņa, protams, nokrīt, un tad viņa man saka, lūk tā, mamma. Un es saprotu īstenībā tagad, ka viņa man pareizi pateica, lūk tā, mamma, jo ja es nebūtu šo teikusi, viņa nebūtu arī nokritusi, jo vārds darbojas ļoti spēcīgi. Gan jau kādam ir arī sava pieredze par šo tēmu, kad var pateikt arī labus vārdus arī ar emocijām, un tas arī ļoti labi nostrādā. Novēlēt kādam veiksmi, un tam cilvēkam arī veicās. Tā kā, jo vārdi ir enerģija. Un, protams, gribēju pieskarties arī tādai tēmai kā strīdi. Strīdi ir tāda lieta, kur mums aiziet šausmīgi daudz arī mūsu enerģijas. Ļoti daudz. Pat, ja mēs nevis rakstām komentos, kā arī mēs iemācāmies rakstīt komentus, strīdēties ar cilvēkiem, kuriem ir cits viedoklis, un mēs pa katru cenu gribam parādīt to savu pareizo īsto viedokli, jo tur, protams, strādā mūsu lielais ego, ka mēs taču zinām labāk, vai ne? Un pat, ja mēs vairs nerakstam šos komentus, un domās varam sākt strīdēties. Vismaz tā ir ar mani, kad es cenšos neatbildēt uz tādiem arī komentiem. Tā es atvainojos. Man te viens traucē visu laiku. Es domās strīdos vienkārši, jo es sapratu, kad rakstīt komentu, un tā ir reāla enerģijas noplūda, bet es šos komentus citreiz galvā strīdos un saprotu, ka lūk, man enerģijas noplūda. Tātad vienkārši tādas ierosinājumus arī citreiz padomāt par to, kur tas aizplūst mūsu enerģiju, jo kur mūsu uzmanība, tur arī viņa aizplūst. Un ja mēs domās griežam to platīt un strīdamies arī domās ar kādu cilvēku vai, nezinu, tur ar kādiem vēl sliktākiem, ar vairākiem cilvēkiem vai cilvēku grupu, mēs domās strīdamies, tad tur arī riktīgi noplūst viss aiziet. Un mēs dabūnam īstenībā pat tādu enerģētisku triecienu, jo vairāk mēs tur maļam to musējo to domu platīt, no kuras mēs nekādu nevaram nolikt nost, šī noplūde aiziet pamatīga tāda, ka ja mēs vispār redzētu, viņa aizplūst tā kā tādā, es pat nemāku tā noteikti, tā kā tādā caurulē, un viņa kaut kur pat arī tiek savākta tāda strīdus enerģija. Tāpat kā starp citu tiek savākta arī baiļu enerģija, un tāpēc arī ir tāds laiks, ka mēs diezgan tiekam baidīti no visām pusēm, visādām negatīvām ziņām, negatīvām prognozēm pa nākotnī, tādu ļoti daudz, un tad, kad mēs sākam baidīties, kāds ļoti labi acīm redzot no tā pabarojās. Un varbūt pat apzināti tas tiek darīts, lai kāds pabarotos, kāds grib ēst, kāds vampīriņš.
Jo kas ir vampīriņš tipiskā mūsu izpratnē? Kas ir vampīriņš? Tas ir tāds tantuks transportā, sabiedriskajā transportā, kas brauc un pēkšņi par ko sāk piekasīties jauniešiem par kaut ko izdomātu vai neizdomātu, par to, ka ne tā saģērbušies, vai ne tā uzvedās, vai skaļi bļaustās. Un ja jaunieši noreaģē, tad tantuks īstenībā jūtas paēdis pēc tam, jo viņš ir dabūjis savu enerģijas porcijas devu īstenībā. Un labā versija šim tantukam, ja jau viņai nav tās enerģijas, kāpēc viņai tiem jauniešiem grib mazliet pabaroties no jauniešiem. Labā versijā, protams, var viņai novēlēt visu to labāko un pat varbūt domās iedot viņai to labo enerģiju un smaidu. Sliktākā versijā mēs pēc tam vēl izkāpam no tā transporta, ejam un domājam par to tantuku vai vienalga. Vai onkolīti, ja? Vienalga. Vai arī vienkārši pusmūža vecuma cilvēku, teiksim tā, ja? Kuram vienkārši tas kanāliņš ar radītāju ciet un viņam nav tās enerģijas, viņš grib ēst. Un viņš jūt, ka viņam vajag pakasīties. Un tātad sliktā versija ir, ja tas, teiksim, donors izkāp ārā no tā transporta un viņš vēl ilgi domā par to, kāpēc man tur piekasījās un ko es ne tā pateicu. Tajā brīdī tāpat notiek tā neredzamā enerģijas saiknīte un tas tantuks, kas sen jau ir aizbraucis ar to savu transportu, viņi joprojām barojās. Bet mēs to, protams, neredzam, bet tāds notiek, diemžēl. Nu, lūk, tā kā mēģinam saudzēt, tāpat arī ar tiem strīdiem. Tāpat par visām šīm lietām un negatīvām ziņām, ar kurām, protams, mēs nevaram izvairīties no negatīvām ziņām un tāds laiks patreiz, bet vismaz mācamies pateikt vienā brīdī stop. Es negribu vairāk barot šo enerģētisko burbuli, kurš nosūta šo enerģiju, baiļu enerģiju un varbūt stop, pietiek, kas patreiz notiek, uzrakstīt, nezinu, es pat sev arī es pats sev, bet es domāju, bet es neesmu tik to izdarījis, ka vajadzētu. Zināšana jau ir, bet pie tās darīšanas, kamēr jau tiks, vajadzētu uzrakstīt tādu uzrakstu. Stop, kur noplūst tavu enerģiju, padomā tagad, dotajā brīdī. Jo tā mēs te cepamies, un pēc tam ir kaut kāds spēka izsīkums. Labākajā versijā. Jā, īpaši es gribēju tomēr vēlreiz akcentēt uz to uzmanību. Esmu sev pat izrakstījusi tādu špikeri, lai es neaizmirstu pateikt, kur mūsu tā uzmanība, tur, protams, aiziet viss mūsu tāda mentāla enerģija, tur, kur ir uzmanība. Notiek tāds fokus un viss aizplūst. Tāpēc labāk veltīt to savu enerģiju uz tādām radošām, visādām lietām, nezinu, uz mācībām, uz zīmēšanu, dejošanu, uz visu kaut kā labu, uz draugiem, uz bērniem, uz visu labu, uz pozitīvo, lai mēs kaut kā koncentrējam to uzmanību, vēršam uz pozitīvo, nevis uz negatīvo. Lai mūsos vērojās tas tomēr pozitīvais lādiņš, jo ikdienā tāpat mūs nomet arī uz negatīvo, bet lai tie svari vismaz zem līdzsvarā ir. Un vēl gribēju teikt tāda lieta kā mīlestība. Mīlestības enerģija ir milzīga, arī jaudīga lieta, kas arī mums ir iedota, un mēs varam viņu izmantot, uzpildīt caur šo enerģiju gan savus mīļos, gan sevi, vienkārši dodot šo enerģiju, vairojot sevi, un visdrīzāk tā mīlestības enerģija rodās arī, kad mēs viņu dodam, viņa arī vairojās, notiek tas aplis, un šajā sirds čakrā tas notiek, tas tā kustība. Pa vienu roku mēs dodam, pa otru ņemam, un tas tā kā ir arvien atvērtāk un varās vaļā tā sirds čakriņa. Un tādus cilvēkus īstenībā var pa gabalu sajust, kam ir vaļā, un pie viņiem gribās pieiet un viņu samīļot, viņiem vaļā ir tā sirds čakra, un to var just. Citiem, kam nav ģimene ar ko, vai draugi, vai paziņas, ar ko var dalīties ar mīlestību, tie cilvēki, teiksim, kuriem nav iespēja, viņi, teiksim, to pašu dalās, saņem kaut vai ar dzīvnieciņu, ar zirgiem, vai sunīti mīla, vai kaķīti.
Tā kā kaut kā mums gribās kompensēt, protams, un tas ir instinktīvi. Man žēl īstenībā tos, kam nav tā mīlestības enerģija neplūst cauri, viņiem ir cieta šī čakra. Un pat cik viņi ciet, iespējams, kad kaut kādā ziņā dvēseli cieši. Jo dvēseli jau arī ir enerģija, gaismas, mīlestības enerģija, tīra mīlestība. Un cilvēks ir aizvērs pats sev tos kanāliņus ciet, teiksim, un tad, dvēselīte cieši. Un tad iespējams ir visādas lietas, kad depresīvas domas, depresija, jo tās kaut kādas tās nāk uz ārā, tās ciešanas, un kad kaut ko nesaņem tā iekšējā, tā dvēsele, kas sēž mūsos, kad mēs esam, Tā kā, Vēl gribēju pieminēt tādu lietu, kā naudas enerģija. Arī naudas enerģija ir tāds kanāls, kas vajadzētu viņam viegli plūst, bet arī mums ir iespējams visādi bloki. Dažādi iemesli dēļ, arī karmiski iemesli dēļ, ka citreiz cilvēks sitās kā krievu teiciens zivs ap ledu, bet labi, zivs pret ledu. Bet nekādīgi tā naudiņa nenāk vai aizplūst un nevar viņš tur sapelnīt, vai nekādīgi nevar to loterijas laimestu biļeti izvilkt. Tāpēc, ka īstenībā karmiski nav lemts viņam par kaut kādiem iepriekšējiem nopelniem, nevisai labiem. Bet pārsvarā jau tā ir tāda enerģija, kas viņai viegli jāplūst, tai naudas enerģijai. Un tātad mēs esam kaut ko sadarījuši arī iespējams ar savām frāzēm vai savām nodomiem vai domām. Man arī bijis, ka jaunībā es esmu ar savām tādām izteiktām domām nobloķējusi to lietu savā ģimenes situācijā, tad, kad sapratu, ka mans vīrs nespēja izturēt pārbaudījumu ar lielu naudu. Un es neapzināti gribēju domās, lai viņam pārstāja plūst tā naudiņa. Un, protams, tā arī notika. Un sekas es arī izjūtu pēc tam uz sevis, protams, tā kā ar nodomiem uzmanīgi. Par nodomiem iespējams es ierakstīšu vēl kādu video par nodomu spēku un novēlējumu spēku. Labi, galvenais vismaz, ko es gribēju pateikt, vēl viena svarīga lieta, kur ņemt, jo es pateicu, kā varbūt tā saudzēt to savu enerģiju, nenovirzot uz kaut kādām nevajadzīgām lietām, bet kur ņemt to enerģiju, tad lūk, atbild ļoti vienkārša, tie cilvēki, kas dzīvo laukos, noteikti zina, kur ņemt to enerģiju, kad enerģija nāk pa enerģētiskiem kanāliem mums augšā ar kājās, rokās, pirkstos, nāk tā tīrā zemes jaudīgā enerģija, karstā enerģija, zemes mātes enerģija, viņa nāk augšā un viņa mūs uzlādē, un viņa arī ne tikai mūs uzlādē, viņa paņem arī negatīvo enerģiju prom no mums, patīra mūs. Tā kā tie, kas ravē, noteikti arī zina, un viņi instinktīvi, vienkārši intuitīvi jūt, kad ravējot viņi īstenībā meditē, jo viņi saskaroties ar zemi, viņiem notiek tas attīrīšanās process, attīrīšanās un uzlādēšanās no zemes. Starp citu, ātri pastāstīšu, es zinu gadījumu, man klienti stāstīja, viņai bija diagnoze, ka bērniņi viņai ne par ko nebūs un var necerēt. Tad lūk, viņa visu vasaru staigāja ar milzīgiem kupliem svārkiem, basām kājām pa pļavu speciāli. Sievietes dziļā domāšana, tāda dziļā, intuitīvā, instinktīvā, ka tā vajag plīvojošiem svārkiem, un tas ievibrē visu to sievišķo, mātišķo, auglīgumu enerģiju. Un viņai patreiz ir 2 jaukas meitiņas, tā kā tas strādā. Jaudīgā enerģija, ko var ievibrēt. Protams, zinātāji zinās vairāk metodas visādas. Un vienīgais, es vēl ko varu pateikt, tad ja nav iespēja, varbūt tās tad māte daba, koki, ko var iziet apskaut, un jūra, zeme, ūdens, var pameditēt, kur var arī kājas, ja ne uz smiltīm, tad, nezinu, ir visāds, protams, gan jau pilns internets ar metodēm. Citi iet staigāt, es zinu, arī man klienti iet staigāt, un ļoti labi pa jūras krastu nojo, un arī tādā veidā reizē gan attīrās, saņem enerģiju, un pie reizes meditācija ļoti labi. Citi skrien, citi vienkārši iet kaut vai fizisko sporta zāli. Tā kā
jāieklausās sevī, gan jau ķermenis pateiks priekšā, ko viņam labāk vajag, vai pasēdēt, ar plikām kājām, tur pastaigāt pa pļavu, vai nezinu, varbūt pasēdēt vispār uz akmeni, man tāda doma tagad ienāca prātā kaut kur, nezinu, spēka vietā, ja? Vai arī aktīvāk pakustēties. Tā. Jā, jaudīga lieta vēl ir arī zināšanas. Tā ir milzīga enerģija, to es nepieminēju, laikam zināšanas milzīga arī tāda, kas patreiz nāk informācija no augšas ļoti jaudīga, spēcīga, daudziem varās vaļā tie kanāliņi, un pēkšņi viņi vienkārši zina, un cilvēki, ar ko es runāju, es jūtu, man ir ļoti jauki cilvēki apkārt, un kas varbūt pat nav baigi interesējušies par visādām ezotēriskām, šizotēriskām tēmām, bet viņi vienkārši zina, un viņiem arī atnāk tāda saprašana, dziļā intuīcija, zināšana, kaut kāda zināšana, nāka zināšana cilvēkiem vienkārši arī tā ir enerģija, kas patreiz ļoti jaudīgi viņa nāk plūst, tāpēc mans ieteikums cenšamies turēt vaļā tos savus kanāliņus, lai tā enerģija brīvi nāk, netaisīt tos blokus, kas man te pa muļķībām, kas pa muļķīgām domām man te nāk, ko es te tagad fantazēju, un censties turēt tīrs tos savus kanāliņus. Tāds ieteikums. Nu labi, ņemiet pa labu, kādam varbūt noderēs šī informācija. Lai visiem gaiši un mīlestības pilna sirsniņa. Atā!